Sameklējam un startējam programmu Kura. Parādās programmas darba loks, kurā redzam printera darba virsmu, uz kuras tiek drukāti objektiņi. Ielādējam iepriekš sagatavoto STL failu. Mūsu gadījumā tā ir skrūve. Tā programmiņa uzreiz parāda laiku un patērējamo materiālu daudzumu drukāšanai šim mūsu objektam. Objekts tiek novietots uz printera pamatnes centrā, un mēs viņu varam aplūkot dažādos skatos. Tad labajā pusītē izvēlamies skatu pa slāņiem, lai pārbaudītu, vai objekts ir pareizi izveidots. Tas ir, vai tajā nav tukšumu, vai ir visas vajadzīgās virsmas izveidojušās, un tātad sākam skatīties no pirmā slāņa, un lēnītiem braucam cauri visiem slāņiem līdz pēdējam, lai pārliecinātos, ka mūsu ar šo objektu izveidi viss ir kārtībā. Nākošais darbiņš, ko mēs varam paveikt šajā programmā, ir, mēs varam mainīt objektam mērogu. Tas ir mainīt viņa izmērus. Izmērus mainām ar ikonu scale, nospiežot, un skaitļa 1 vietā ierakstam vai nu mazāku vai lielāku par viennieku. Programma uzreiz automātiski pārveido objektu, automātiski aprēķina jauno drukāšanas laiku un materiālu patēriņu. Mērogošanu var veikt gan visām dimensijām vienlaicīgi, proporcionāli, gan atslēdzot var katrai dimensijai atsevišķi veikt šo mērogošanas darbu, bet parasti jau tā tomēr nedara. Programmas kreisajā pusītē atrodas parametru loks, kurā ir tādi galvenie iestatījumi izdarāmi, kas ietekmē drukāšanas darbu, gan tā ātrumu, gan kvalitāti. Un tad, kad šie visi iestatījumi jau ir paveikti, pēdējais darbiņš, ko programmā darām, ir saglabājam šo komandas printerim, tā saucamo G-kodu, kuru saprot drukas ierīce un var izdrukāt mums vajadzīgo objektu. Un līdz ar to darbu programmā Kura beidzam. Startējam programmu Repetier Host, tātad printera vadības programmu. Un pirmais darbiņš, ko šajā programmā mēs darām, tad pievienojam printeri atbilstošo pogu. Un tad, kad ir pievienots, pogas krāsa mainās uz zaļu. Tālāk ielādējam iepriekš ar programmu Kura sagatavoto G-koda failu. Un mums atkal virtuālajā printerā pamatnē parādās drukājamais objekts, tātad mūsu skrūve. Nākošajā solī pārējam uz manuālās vadības sadaļu un gatavojam printeri darbam. Tātad novietojam galvu sākuma stāvoklī, ierakstām nepieciešamās temperatūras gan printera pamatnē, gan printera drukāšanas galvai. Un ieslēdzam sildīšanu. Sildīšanas process ir samērā ilgstošs, galva iesilst ātrāk, pamatni lēnāk, tāpēc kādu laiku mums tas ir jāuzgaida. Tad, kad šīs abi objekti ir uzsiluši, mēs nedaudz izbīdām drukājamo auglu, lai pārliecinātos, ka ar to ir viss kārtībā. Skaitlis 10 norāda uz izbīdamās auglas garumu. Kad tas ir, esam pārliecinājuši, ka viss ir labi, startējam drukāšanas darbu. Un programmas loga apakšā redzam šī darba procesu, tiek parādīti dažādi atribūti, tā kā arī pašā tajā printeru vismā tiek rādīts tie slāņi, kas šobrīd tiek drukāti. Nepieciešams gadījumā darbu var pauzēt.
ja gadījumā, piemēram, ir jānomaina auglas krāsa, jāieliek citas krāsas augļu printerī. Pēc tam darbu var atsākt no pārtrauktās vietas, turpināt. Citos gadījumos, ja ir notikušas kaut kādas nevēlamas darbības, tad ir iespējams arī pilnībā pārtraukt darbu ar šo podziņu. Pārtraucot darbu, mēs atsākt no jauna drukāšanu vairs nevarēsim no šīs vietas, bet būs jāsāk pilnībā no sākuma. Viss drukāšanas darbs no jauna.